Pirmais mācību bloka plānošanas solis ir vispārējais mācību bloka apraksts. Vispirms jums ir jānorāda savs vārds un uzvārds, tad e-pasta adrese, jūsu skola, kontakttālrunis, bloka nosaukums vai bloka tēma, klase, ar kuru strādāsiet šajā mācību blokā. Tad nedēļa ilgums un nodarbības skaits. Šajā gadījumā es ielikšu 7 nedēļas un 14 nodarbības, ja mums būs 2 reizes nedēļā. Jūs varat pamanīt, ka ar nelielu zvaigznīti ir atzīmēt tie lauciņi, kuri obligāti ir jāizpilda. Jūs varat arī pamanīt, ka pie e-pasta adreses ir zvaigznīte, bet pie telefona nav. E-pasta adrese ir ļoti svarīga šajā procesā, jo ar šo adresi jums tik nosūtīts e-pasts ar jūsu izveidoto mācību bloku, lai jūs varat to rediģēt, papildināt un izmantot. Jūsu izveidotais mācību bloks tiks izvietots arī šajā mājaslapā vai šajā portālā, sadaļā plānu paraugi. Kad jūs aizpildējat visus šos lauciņus, droši spiediet uz pogu Continue, bet vispirms vēlos arī parādīt jums, kas notiksies, ja mēs neizpildīsim kādu no obligātiem lauciņiem. Spiežot Continue vai turpināt, šis lauciņš parādīsies kā atzīmēts ar sarkanu, un jums būs jāizpilda tas ar kādu informāciju. Kad visi lauciņi ir aizpildīti, varam droši spiest pogu Continue vai turpināt.